Raiņa bērnības mājās Berkenelē turpinās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta atbalstītā koktelniecības mākslas akcija Koka smarža Raiņa sētā. Akcijas laikā 12 mākslinieki, profesionālie telnieki no Latvijas un Lietuvas, kā arī Daugavpils mākslas skolas studenti, izmantojot dažādus kokmateriālus un dažādas tehnikas, veido mākslas objektus, kuru iedvesma smelta Raiņa daļradē un Berkeneles dabā. Projekts guvis finansiālo atbalstu projektu konkursā sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas reģioniem. Šāda veida mākslas akcija, jeb plenēri, Berkenelē notiek jau 8. gadu pēc kārtas. Iepriekšējos gados tika organizēti dažādu nozaru mākslas plenēri, kura laikā mākslinieki darināja Berkenelē paliekošus objektus no keramikas, tekstila un metāla izstrādājumiem. Tā iecere bija gadus, protams, atpakaļ, kad izveidot koku materiālu, tātad plenēru. Koki ir. Un cilvēki strādā. 12 mākslinieki raujās visās miesās. Zinu, ka būs karaļa meita, dieviete. Zinu, ka būs bērniem spēļu laukums kaut kāds uzlabots. Zinu, ka būs tur arī reliģiskas kaut kādas misija kaut kāda, bet, lai tas paliek noslēpums un sestdien 3:00 varēs, domāju, redzēt. Un šie darbi, laikam tik tālu papildinās šo Berkeneles apkārtni, ka vairs vairāk arī nevajag, jo te ir gan metāls, gan koks, gan daba, gan arī pats cilvēks. Bet tiklīdz mākslas darbi ir vēl tapšanas noslēguma stadijā, apskatām katru objektu no malas, pie pašiem māksliniekiem interesējoties par idejām, kuras viņi smēlušies sava individuālā objekta uzmeistarošanai. Когда я ехал здесь, еще ничего не знал, что буду делать. Потом приехал, чуть-чуть прочитал по Райниса, и как бы такая мистическая идея появилась богиня жизни или любви пространства. Вообще с деревом трудно работать? С этим не очень, но интересно. Я работаю и с камнем, и с пенопластом, всякое. А вот эти орнаменты вырезанные, это тоже что-то значит? Да, это рассказ. Там надо просто... Я не хочу там рассказывать это. Надо просто самому попробовать понять. Daugavpils mākslas skolas 2. un 4. kursa studenti Artūrs un Raivis no koka darina lielo krēslu jeb skatu torni, kur augstums sasniegs turpat vai 2 metrus. Pats viņš garumā laikam būs 3,60 sanāk tā. Un, piemēram, skatus to pusi un uz to ir ļoti lielis, tāpēc tas ir... Un šeit viņš arī stāvēs? Jā, tā ir ļoti laba vieta. Vispār kā tāda doma radās, ka tieši krēslas? Mums kaut kā drusku ieteica vēl un paši kaut kā piedomājām un tāpēc tā izlēmām, ko mēs taisīsim to skatu torni kā krēslu. Vispār grūti strādājas ar koku? Īstenībā tā ir pierasts. Kā jau darbnīcā vienmēr skolā, tad sanāk tā, ka jau ir diezgan ērti un viegli. Vispār domājat, kā te iederēsies šitas objekts? Domāju, diezgan labi būs. Diezgan labi būs pieprasīt cilvēki, stāvēs uz viņu un gaņos, ka bildēsies. Būs patīkami redzēt savu vārdu blakus, jā, tam pašam skatu tornim. Ejot garām Berkeneles dīkim, kurā ir uzziedējušas skaistas ūdens rozes, mēs nonākam pie Viļņas Mākslas akadēmijas studenta, kurš koka bluķos zāģē laukā caurumus, tādā veidā darinot īpašus simbolus, no kuriem tad arī taps viņa mākslas objekts. Это простая такая структура, такие символы, как кругл и спирала. И мне интересно, как человек может связываться с этой скульптурой, ходить внутри. И такие символы, которые тоже как появились с природой. Человек сделал этот символ много лет назад, 3000 лет назад. И это было как формула Висаты, как он понял всю жизнь, всю мир. Как тяжело, трудно, легко было работать? Так трудно работать.
много надо делать. И я первый раз как с деревом работаю. Vairāku Latvijas mākslas plenēru dalībnieks, tēlnieks Artis Rubuļnīks no Rēzeknes darina vēja ziedu. Tas jau, nezinu, 7. vai 6. plenērs ir, jau ziemas plenēros esmu bijis. Bet Berkinēlē uz plenēru pirmo reizi? Pirmo reizi. Kā patīk vispār video? Ļoti forši šeit. Mierīgi, viss kārtībā. Bijām Prēļos, tur pilsētas centrā. Grūti strādāt, cilvēki staigā, te mierīgi pie dabas. Jā, baigi labi ir strādāt. Arti, kāpēc koks? Koks? Es nezinu, man jau no bērnības koks ir paticis, kaut ko taisīt paticis ir, es nezinu, patīk un cauri. Patīk viņa struktūra, šķiedra, viss patīk. Šeit es izmantoju kokam, bija visādi izaugumi, vēl caurumi, bija viņam tukšs vidus. Es vienkārši izmantoju, kas, tā bišku pielaboju, vēl savas domas pieliku klāt un cauri. Koka smarža Raiņa sētā būs jūtama vēl ilgu laiku. Ik viens objekts papildinās Berkineles apkārtnes kluso mieru, ienesot tajā tikai kokam raksturīgo dzīvības dvašu.